Eiropas kaimiņu attiecību un partnerības instrumenta 2007–2013 Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma aptvēra visas ikdienas pierobežas apdzīvoto vietu dzīves jomas. Kaimiņi kopā izveidoja uzņēmējdarbības stratēģijas, paplašināja turismam pievilcīgo vietu karti, nelaimes brīdī mācījās apvienot spēkus, saglabāja senas un radīja jaunas kultūras un veselīga dzīvesveida tradīcijas. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģions kopš sendienām ir pazīstams ar daudziem ezeriem, iespaidīgo dabu un viesmīlīgiem kaimiņiem. Projekts Bella Dvina 2 uzaicināja aktīvākās pierobežas kopienas izveidot apvienoto turisma pakalpojumu sistēmu un stādīt priekšā Latgali, Augštaitiju un Vitebskas apgabalu kā vienotu turisma reģionu Bella Dvina. Interesentus sagaida kultūras un vēsturiskās vietas, muzeji, muižas un pilis, brīnišķīga daba, kulinārais mantojums, kā arī aktīvās turisma izklaides. Agrāk ārvalstu turistiem trūka informācijas, kā ērti nokļūt skaistākajās reģiona vietās, kur izvēlēties naktsmītnes. Tagad turisma informācijas centros viņi atrod izsmeļošas turistiem domātas brošūras ar apmeklējamo objektu aprakstiem, kartēm. Проект трансграничного сотрудничества Bella Dvina 2 был очень эффективен и полезен для Полоцкого региона. В частности, это обмен опытом, международным опытом, сотрудничество и дружба между народами. Так было проведено очень много конференций, семинаров, которые позволили представителям нашей туристической индустрии обменяться опытом, узнать какие-то новые моменты, нововведения, поделиться навыками в сфере туризма. Speciālisti sagatavoja 5 kopīgus starptautiskos maršrutus, izveidoja jaunus objektus turistu piesaistei. Vienas iš objektų yra mūsų būtent Zarasuose atviras baseinas, vienintelis Lietuvoje, tai yra 50 metrų baseinas ir 10 metrų tramplinas. Ir būtent šis projektas atnaujino infrastruktūrą, kuri tikrai atsinaujino labai, sakykime, teigiamą prasme. Na, be abejo, tai yra didelis džiaugsmas mūsų miestelėnams ir be abejo svečiams, turistams, kurie atvyksta poilsiauti ir pramogauti į Zarasus. Vietējie uzņēmēji un turisma speciālisti no 3 valstīm dalījās ar labākajām idejām, kā izveidot jaunas stratēģijas un pilnveidot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Reģions Bella Dvina tika prezentēts starptautiskajās turisma izstādēs, bet labākais ir visu apskatīt pašiem, tāpēc gaidām jūs Latgalē, Augštaitijā un Vitebskas apgabalā. Latvieši un baltkrievi lolo no sentēviem mantotās kulinārās tradīcijas. Kaimiņi tic, ka ēdiens apvieno cilvēkus. Projekts Bella Cuisine pulcēja Latgales reģiona Latvija un Vitebskas apgabala Baltkrievija pierobežas uzņēmējus, viesumāju, lauku sētu īpašniekus. Projekta laikā Vitebskas apgabals pievienojās starptautiskajam kulinārā mantojuma tīklam Eiropā. Since we are working in the culinary field, we are working with culinary heritage. It means that food production and the traditions of what people are doing, it's making a whole concept of a well-being, and it's also a very good thing when you can share knowledge between people, because as we can see, it's very often that within one region or within the same country you have different perspective of things. And that's why you have to work together, because it's much easier if you can take the knowledge from each other and then you can do some good progress together. Kaimiņu zemju uzņēmēji radīja jaunas uzņēmējdarbības un turisma stratēģijas, mācījās, kā kulināro mantojumu padarīt par pelnošu uzņēmējdarbību, kas daudzinātu Latgales un Vitebskas reģionus. Krāslavā, Latvija, durvis vēra starptautiskā kulinārā mantojuma centrs. Šis centrs renovēts Latvijas, Baltkrievijas, Lietuvas pārobežu programmas
projekta Bella Cuisine ietvaros. Šajā centrā tiks apkopota informācija par kulinārā mantojuma iespējām gan Latgalē, gan Vitebskas apgabalā, gan arī Augštaitijā, Lietuvā. Par tām iespējām, kur mūsu reģionu viesi, turisti var nogaršot kaut ko reģionālo, tieši Vitebskas reģionam atbilstošo vai Augštaitijai vai mūsu Latgalei. Šeit mēs mēģināsim koordinēt kopējo pasākumu organizēšanu, kopējo festivālu organizēšanu, protams. Turistu komplekss Maintak Polotskas rajonā, viens no projekta dalībniekiem, iesaistījās kulinārā mantojuma saglabāšanā. Общаясь с латвийскими, с нашими другими регионами в нашем районе, смотришь, как у других делается, и берешь что-то лучшее и прекрасно, получается, улучшаешь свою работу. Кроме этого, Bella Cuisine – это проект, который дал возможность даже рекламы. И не по малому, а по большому. Выпущена брошюра с кулинарным наследием Латгальского региона и Витебской области. Есть карты маршрутов кулинарного наследия по Латгальскому региону и Витебской области. Uzņēmēji priecājās, ka projekts ne tikai palīdzēja palielināt turistu plūsmu, bet tas arī ļāva saglabāt īpašo Latvijas un Baltkrievijas kulināro mantojumu, kā arī atdzīvināt dažus aizmirstus sentēvu ēdienus. Lietuvā un Baltkrievijā ir saglabājušās muižas, kurās atceras par bagātīgām aristokrātu tradīcijām. Projekts Vēsturiskās muižas ļāva atjaunot divus brīnišķīgus vēsturisko muižu ansambļus Lietuvā un Baltkrievijā. Sakārtotās telpas vaļā vēra durvis kultūras pasākumiem un vēstures izzināšanai. Restaurētā Mihaila Kleofasa Oginska muižas koncertzāle Zaļesjē, Baltkrievijā, tika papildināta ar jaunām mēbelēm un mūzikas instrumentiem. Sakārtota ir arī Jāzepa Tiškeviča Užutraķu muiža Lietuvā. Lietuvieši un baltkrievi organizēja kopīgus koncertus, Užutraķu un Zaļeses kopienu tikšanos, zinātniskās konferences. Pašlaik abās zālēs izvietotas jaunās klavieres, viesi var sēdēt uz autentiskiem krēsliem. Наверное, самое главное его достижение не только то, что мы получили импульс к развитию усадьбы Михаила Клеофаса Огинского, что мы получили прекрасный концертный зал, но самое главное достижение этого проекта – это наше общение. Мы побывали в Литве, познакомились с интереснейшими людьми, с прекрасным коллективом Токайского национального исторического парка, где тоже есть усадьба приблизительно одного периода времени, усадьба Юзефа Тишкевича в Užutraķis. Atjaunotās muižas kļūst ne tikai par turistu, bet arī par kultūras lolotāju piesaistes vietām. Vietas, kurām ir vēsturisks svarīgums, nākotnes paaudzēm atgādina par pagājušo laikmetu realitāti. Мне сегодня очень радостно от того, что я вижу. Дело в том, что я знаю усадьбу Огинского еще в том виде, в котором она была до реставрации. Здесь не чувствовалось духа Огинского. Сегодня мне радостно от того, что здесь чувствуется дух Огинского, что сегодня здесь могут прийти люди посмотреть на то, что в свое время создал этот уникальный человек. Atzimstošā muižu kultūra Lietuvā un Baltkrievijā ļauj izzināt līdz tam nezināmas vietas un sniedz jaunu pieredzi turistiem, kas apmeklē šīs vietas. Interesanti var novērtēt, kā Oginska polonēze skanēs Užutraķos un kā Zaļesjē. Daudzi jauni un talantīgi cilvēki pamet Zarasu, Daugavpils un Braslavas pierobežas reģionus un dodas dzīvot uz lielākām pilsētām vai uz ārzemēm. Projekts Kustības prieks izveidoja apstākļus pierobežas reģionu jauno cilvēku komunicēšanai, radošumam un mākslinieciskai pašizteiksmei. Kultūras pasākumu dažādība radīja impulsu tradīciju lološanai un līdzdarbībai pierobežas reģionu kultūras pievilcības uzlabošanā, kā arī vēlmi aktīvāk piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs.
Tas ir oriģināls mēģinājums, kā cīnīties ar jauniešu migrāciju. Kopīgos pasākumos satikušies kaimiņi ne tikai dalījās ar savu kultūras un tradīciju mozaīku, bet arī ieinteresēja citu pilsētu kopienas ārvalstu viesus. Notika 4 kopīgas mākslinieckās nometnes, kuras vadīja profesionālie choreogrāfi, etnoloģi un muzikanti. Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā tika organizēti 12 iespaidīgi koncerti. Zarasu, Daugavpils un Braslavas iedzīvotāji pierādīja sev un citiem, ka kultūras dzīves kvalitātē var sacensties pat ar Viļņu, Rīgu un Minsku. Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā ir daudz lielu mežu, atklātu vietu, upju un ezeru, purvu un kūdrāju kompleksu, kuros bieži gadās dabas katastrofas vai cilvēku neuzmanības izraisītas nelaimes. Lai iespējami efektīvi likvidētu to sekas, jākoordinē 3 valstu glābšanas dienestu operācijas. Projekts Dabas avāriju pārvaldīšana radīja apstākļus Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas ugunsdzēsējiem glābējiem sagatavoties darbam arī tādos gadījumos, kad nelaime iziet ārpus vienas valsts robežām. Projektas truko 2 metus. Per tą laikotarpį mes užmezgėm gan dalykiškus darbinius santykius tiek su Latvijos, Latgalis regiono priešgaisrinė tarnyba, tiek su Baltarusijos Gardino srities nepaprastųjų situacijų ministerijos padaliniu. Per tą laikotarpį pasiruošėm pratybom įvykdėm jas Lietuvos Respublikoje. Tika organizētas Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ugunsdzēsēju glābēju mācības, dzēšot kūdrāju un mežu ugunsgrēkus. Kaimiņi iegādājās jaunus, mūsdienīgi aprīkotus ugunsdzēsības automobīļus. Partneri arī organizēja plašu sabiedrības informēšanas kampaņu, kuras laikā 16,000 Lietuvas, Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģiona iedzīvotājus iepazīstināja ar ugunsdrošības un pirmās palīdzības pamatiem. Pierobežas reģionu glābēji nešaubās, ka projekta laikā iegūtās zināšanas un iemaņas noderēs viņu atbildīgajā darbā, cīnoties ar nelaimēm, kuras neievēro valsts robežas. Zems skolēnu fiziskās sagatavotības līmenis izglītības iestādēs un vājas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu ir bieži slimību cēloņi. Ja skolēni nesaņem pietiekamu informāciju par veselīgu dzīvesveidu, viņi nepierod dzīvot veselīgi, kas savukārt rada nopietnas veselības problēmas bērniem nākotnē. Projekts Veselīgs dzīvesveids ļāva Lietuvas un Baltkrievijas skolās uzlabot aktīvā brīvā laika pavadīšanas un sporta iespējas. Alītas Adolfa Ramanauska Vanaga ģimnāzijas audzēkņi un Grodņas 2. ģimnāzijas skolēni piedalījās kopīgās nometnēs un mērojās spēkiem draudzīgās sacensībās. Daug metų turėjom viltį turėti savo stadioną. Savo stadioną šitoj nedidelėje erdvėje, kuri yra prie mūsų mokyklos. 74 metais čia buvo bituminė danga, kuri paskui susidovėjo ir buvo sunkiai eksploatuojama. Buvo augo klevai, buvo padangos kaip liūčių ruožas ir dabar vietoj to iškilo gražus šiuolaikiškas stadionas. Projektā iesaistītās skolas ierīkoja sporta laukumus, stadionus, iegādājās jaunus trenažierus. Jauniešus aicināja uz kopīgiem veselīgā dzīvesveida pasākumiem. Участие в таких программах укрепляет взаимодействие и сотрудничество со странами-соседями, с нашими партнерами, в данном случае с Алитовской гимназией, нашими коллегами. Во-вторых, этот проект приносит нам очень много пользы и в плане материальной, потому что, как вы видите, у нас строится стадион спортивный, который будут использовать дети. И, во-вторых, сами дети будут вести более здоровый образ жизни, чем
Сейчас мы надеемся очень на это и тем самым укреплять благосостояние свое, благополучие. Ērti laukumi nodrošināja jaunas aktīvā laika pavadīšanas iespējas. Tagad sports nozīmē nevis obligātu pienākumu, bet gan veselīgu un patīkamu nodarbošanos. Viņu sasniegumi veicināja Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionu pievilcību dzīvošanai, darbam un atpūtai tajos. Ir labi atcerēties senos laikus, bet nav jāaizmirst, ka tagadne nodrošina lieliskas iespējas pašiem būt par savas laimes kalējiem un radīt nākotni.